Es pirmām kārtām attiecībā uz katoļiem gribētu aicināt, lai katrs darītu savu darbu un veiktu savu pienākumu un nebaidītos, jo katoliskajā baznīcā gadsimtu gaitā ir bijuši daudzi pāvesti un tas pieder pie dabiskās lietu kārtības, ka viens aiziet un tad otrs tiek ievēlēts un dzīve arī tālāk. Tas neietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Vienīgi es aicinātu visus katoļus un arī visus ticīgos cilvēkus, jo patiesībā tas tomēr attiecas arī uz visiem, tikai dažādā mērā, lūgties par kardināliem, kuri vēlēs jauno pāvestu, lai patiešām viņš ir Dieva svaidīts cilvēks, Dieva gara un gudrības pilns, lai viņš patiešām sludina tās vērtības un vada baznīcu tā, lai viņa var būt ceļa rādītājs pārējai pasaulē. Jo, diemžēl, pasaulē valda liels sajukums attiecībā uz vērtībām.